Ātri atstāt brīvs uz pustālās distances, nekautrējās izpildīt metienu, un tas bija precīzi. Pēdējā sekunda precīzi ir arī Vilijs Kemps. Un 3 punkti Ivaram Timermanim. Ivars Timermanis izpild vēlreiz tālmetienu, vēlreiz viņš ir precīzi. Jānka iemet tālmetienu, tās starp Ventspils, mēs zinām, kas ir Jānis Tīmans. Arnolds Helmans tikmēr precīzi Liepājas komandai, un pēc ilgāk laika šobrīd jau ar 2 punktu pārsvaru vadībā Mājnieks. Donalds Zaķis tiek izgroza apakšā, šoreiz atbild arī ar 2 punktu gājienu. Mārtis Arte. Precīzi! 7 sekundes uzbrukumā, Mažuts pārtver bumbu, pamet pats bumbu uz priekšu. 2+1. Uzgroza apakš nospēlē Grants. Grants augstāk lēc, arī Blaus mēģināt bloķēt, šoreiz nesekmīgi. PJ Hills dorās uz groza apakšai, veiksmīgi apspēlē pat 2 Ventspilniekus. Donalds Zaķis atbild ar to, ko Protis labāk tries bumbu grozā nav. Andrus Mažutis savukārt ir acīgāks un ir pirmais pārtver šo piespēli. Ivars Timermanis. 3 punkti. 3 punkti. Aksels Vairoks samazina starpību līdz 1 par skaitlim. Timermanim 3 punktu metiens. Tas ir precīzs, kārtējais 3 punktnieks Liepājniekiem. Kārtējie punkti Ivaram Timermanim. Liepāja ir gan laba komanda. Lai būtu vadībā arī pret Ventspilu, pat +13. Precīzi ir Artis Arte, minūtes pārtraukums Robertam Štelmakaram. Apstājās solīts uz vietas, Kemps aiziet inercē uz priekšu un atbrīvojas savu telpu. PJ Hills tādējādi gūs punktus no pustālās distances. Bet precīzi arī tālmetienu spēja izpildīt amerikāņu leģionārs Vilijs Kemps. Artis Arte, 3 punkti. 10. precīzais 3 punktu metiens Liepājas komandai. Aksels Vairoks, lūk, Aksels Vairoks šobrīd tiek pie pustālā metienu. Tim precīzi groza apakšā. Piespēl Helmanim, tālāk bumbu pie Timermaņa. Timermaņa tālmetiens. Precīzi! Ierauga atstarp starp sedzēju un ceļu uz grozu, to izmanto Vairoks un 2 punkti. Piespēl uz 3 punktu metienu līnijas Helmanim, kurš caurgājiens ir precīzi. Jānis Tīma veiksmīgi izcīna atstošo bumbu pēc šī neprecīzā metiena, gūs 2 punktus Ventspilniekiem. Artis Arte uzsākot 4. ceturdaļu vēlreiz precīzi. Renārs Maguloni atspēlē Māri Gulbi un kā emocionāli šo te situāciju pavada Liepājas Lauris Soliņš. Liepāja pirmoreiz spēlē +16. PJ Hillam caurgājiens, disbalansā izpildīts pustālais metiens. Mums tiešām pārsteigums, negaidīts. 88-81 ar 7 punktu pārsvaru Liepājas trio, bet komanda uzvar basketbola klubu Ventspils. Galvenais nopelns tai uzvarai ir ļoti augstā precizitāte no 3 punktu metienu līnijas Liepājniekiem, kamēr ļoti zemā precizitāte no šīs pašas atzīmes Ventspilniekiem.